Tēriņš, Minimum Valt, Jama un Līvli. Tēriņš, Minimum Dāvids, Minaka un Līvli. Ma, Opūb, Līva Kilda. Nē, ja tempamet skolnikā, ja kā opātī Līva Dāvids īkreg kilāst. Min izāmo, min sindimo, od ārmaz rānda sa, kus lainad miersta vierabad, ja rāndan sūda andabad, man amā ilmaz otsēt sa, min tūraz izāmo. Ai tēvzeme, ai dzimtene un mīļā jūra te, kur krastās sīkstas, šalcošas vēl vecās priedes līgojas. Vismīļākā man pasaulē tu, dārgā tēvzeme. Šīs bija rindas no lībiešu himnas, un katrai tautai ir savi simboli. Latvijai tie ir Latvijas karogs, 3 zvaigznes, Latvijas ģērbonis un Latvijas himna. Latvijas himnas autors arī bija lībietis Baumaņa Kārlis ar pseidonīmu Ako. Viesaišu pseidonīmu no Daugavas lībiešiem, nāk no Vidzemes lībiešiem. Jā, lībiešiem pašiem, tāpat kā citām tautām, spēcīgām tautām, ir savi simboli. Un lībiešu simboli ir lībiešu karogs. Lībiešu krasts, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un arī lībiešiem ir pašiem sava himna. Lībiešu himnas autors patiesībā nemaz nav lībietis. Lībiešu himnas melodiju sarakstīja Frederiks Pacius no Somijas, kurš 19. gadsimta vidū sacerēja tādu patriotisku somu dziesmu, kas vēlāk, tad, kad izveidojās Somijas republika, kļuva par Somijas republikas himnu. Vēl daudz agrāk pirms šī laika, 20 gadus pēc tam, kad tas dzejols bija sarakstīts, tajā pašā 19. gadsimtā, arī igauņiem ļoti iepatikās šī dziesma, un viņi paņēma melodiju, bet uzrakstīja savus vārdus, kas stāsta nevis par Somijas skaistumu un mīlestību pret Somiju, bet par mīlestību pret Igauniju. Maleči! Un 1923. gadā, gandrīz 100 gadus atpakaļ, lībieši izdomāja, ka arī lībiešiem ir vajadzīga sava himna, un viņi paņēma tieši to pašu melodiju, kas ir Igaunijas un Somijas himnām, bet uzrakstīja savus vārdus, kas stāsta par mīlestību pret lībiešu krastu, to vietu, kurā mēs pat labam atrodamies. Bet ir arī viena tāda interesanta nianse, kas atšķir šīs 3 himnas, jo, lai gan melodija ir viena, teksti ir dažādi, bet arī pantu skaits ir dažāds. Visvecākajai Somijas himnai ir 3 panti, Igaunijas himnai 4 panti, un loģiski lībiešu himnai tie ir 5. Mēs esam visstiprākie. Vieta, kur visbiežāk himnu vispār dzieda atskaņo, ir tad, kad sportists kāpj uz piedestāla. Tas ir ļoti īpašs brīdis. Un jau himnu spēlē, tas nozīmē, ka pasaulē par tevi nevienu labāk nav. Jā, bet vai tev ir gadījies, redzēt, es nezinu, Igaunijā vai Somijā kaut kur, kad skan, ņemot vērā, ka tā melodija lībiešu, igauņu, somu himnām ir vienāda, ka skan himna, uzvarējs ir soms, bet igauņi ceļās kājās. Zini, mana pieredze nav tā, jo es neesmu bijis daudz tādās sacensībās, kur, piemēram, Latvija, Igaunija un Somija būtu līdzvērtīgi spēkos. Un līdz ar to nav sanācis bieži, bet, piemēram, hokejā, kur Igauni ir ļoti švaki, bet Latvija un Somija ir spēcīgi un Somija ir pavisam spēcīgi, regulāri ir situācija, kad es, kā lībietis, esmu bijis priecīgs par to, ka uzvar Somija. Ne tikai tāpēc, ka man simpatizē, ka tik neliela salīdzinoši cilvēku skaita ziņā valsts var būt tik liela vienā sporta veidā, bet tāpēc, ka šī himnas melodija ir mums labi zināmā lībiešu himnas melodija. Un tas man ļoti liels brīdis. Nu, ir arī tā, ka es nevis lecu kājās, bet kaut kur darba ziņā skrienu pa kādu gaiteni un fonā kaut kur tālumā šī himnas, kā es uzreiz jūtos kā mājās baigi forši. Mēs esam abi divi no Miķeļtorņa, bet sanāk, ka to es nonācu kaut kādā brīdī šeit Cīkregā. Tu vari pastāstīt, kā? Nu, es savu lielāko dzīves daļu
esmu jūties vairāk piederīgs Sīkragam nekā Miķeltornim, bet pēdējos gados tas mainās. Bet Sīkragā mana opapa un omītes ģimene nonāca pagājušā gadsimta 50. gados. Tas ir faktiski tas laiks, kad visa tā Kurzemes rietumu piekrasts kļuva par PSRS robežu, ka principā zvejot vairs nevarēja. Jā, šeit bija bargi likumi, noteikumi, un jūrā Miķeltornī vairs nevarēja iet. Sīkragā tobrīd vēl drīkstēja, tad vēl atļāva, un tāpēc ģimene pārcēlās uz šejieni, lai zvejotu. Par sportiem jārunā, kāpēc mēs esam pie volejbola tīkla, tāpēc, ka tieši volejbols tajā laikā bija jauniešus vienojošs elements, kur visi pulcējās, spēlēja ciems pret ciemu, un tā izskaitā, kā mums varbūt mūsdienās mēdz pārspīlēt, teikt, pret tiem sliktajiem Krievu armijas robežsargiem, bet īstenībā viņi cilvēki vien bija, gribējās draudzēties ar puišiem, vēl jau vairāk ar meitenēm un uzspēlēt bumbu. Kas man liekas joprojām, tad ir šur un tur iet vaļā pa piekrasti. Kā te tagad ir Sīkragā? Jo es zinu, ka Miķeltornī mums ir pa kādam zvejniekam, Ēriks Kalbergs zvejot, vēl kāds iet, vēl kādi cilvēki jauni parādījušies apakaļ. Tā īstā, manā izpratnē, īstā zvejnieku paudze ir aizgājusi un skatās mums no augšas, bet pa kādam, kas savām vajadzībām noķer kādu lesti, ir arī Sīkragā. Sīkragā sāk parādīties pēdējos gados arī zvejnieki no Kolkas, no citiem ciemiem, kas to zveju jau tā masveidīgāk, tos lomus lielāks mēģina izķert. Un arī makšķernieki tagad, tas, kas ir jaunā laika parādība, kas, man liekas, senos laikos tā pilnīgi noteikti. Jā, tā ir pēdējo 10 gadu tāda jaunā modes lieta. Es arī esmu pamēģinājis, bet tā kā man neveicas, gaužām neveicas makšķerēšanā no krasta, es sev mēģinu iestāstīt, ka tā jūras māte jau redz, ka kārtīga zvejnieka mazdēlam nepienāks ar to bada pātagu jūras malā stāvēt. Kaut kā tā, jo es arī par šo es domāju, jo man kaut kā arī ir tā, ka man makšķerējot gandrīz nekas neķeras, un arī tad, ja es aizbraucu līdz kādam, kurš ir kārtīgs makšķernieks, tad arī viņam parasti nekad neķeras. Labs mierinājums. Bet ar zveju ir cita lieta. Es esmu ar tēvu gājis jūrā, vilcis tīkls, un tur viss ir kārtībā. Butas ir bijuši laši un viss pārējais. Tā kā, jā, laikam tā ir. Mums nevajag makšķerēt. Laikam pamanāmākais lībiešu simbols ir lībiešu karogs un lībiešu krāsas. Lībiešu krastā pasākumos tās redz gan pie mājām, kur ir karogi savilkti mastā, gan suvenīros, grāmatās. Un lībiešu karoga krāsas ir oļas, valda, siņi. Zaļš, balts, zils. Un tas, ko tā simbolizē, tas simbolizē šo te lībiešu krastu, to skatu, ko zvejnieks redz, kad viņš sēž laivā un zvejo zivis, un kad viņš skatās uz malu, tad viņš redz zaļo meža joslu, vidū balto liedega smilti un apakšā zilu mierīgu jūru. Mierīgu jūru, jo jūrā var iet tikai tad gandrīz, kad viņi ir gluda. Tieši tā. Lībiešu karoga stāsts patiesībā ir interesants ar vēl vienu lietu, jo lībiešu karogs, lai gan citās krāsās, bet ir atvasināts no Latvijas karoga. Mēs zinām, ka Latvijas karogam ir ļoti unikāls tonis. Tāds nav nevienam citam pasaules karogam. Šis te īpašais latviešu sarkanais, bet unikāli ir arī karoga proporcija, kas ir 2-1-2, un arī tāda nav nevienas citas valsts karogam. Lībieši 1923. gadā, veidojot šo karogu, paņēma šo Latvijas krāsu proporciju kā atsauci uz lībiešu dzimteni Latviju. Bet, lai mēs varētu pateikt lībiski Latvijas karoga krāsas, mums ir nepieciešama vēl viena krāsa. Un tā ir punni. Latvijas karogs ir punni, valda, punni. Tieši tā. Sarkans, balts, sarkans. Interesanti, ka šī atsauce uz Latviju, izmantojot Latvijas karoga proporciju 2-1-2, gana plaši izmantot arī jaunākos laikos. Mēs visi zinām, ka Latgales karogs ir tumši zils, balts, tumši zils, bet šajā Latvijas 2-1-2 proporcijā Sēlijas karogs ir sarkans, balts, zaļš, arī 2-1-2. Pat pilsētas Jūrmālas karogs, gaiši zils, balts, tumši zils, izmanto šo te Latvijas proporciju. Bet, lai mēs tā varētu visus šos te karogus nosaukt lībiešu valodā, mums ir nepieciešams zināt daudz vairāk krāsu nosaukumus. Lībiešu valodā mums ir šādi krāsu nosaukumi.
Oļaz, zaļš, Valda, balts, Siņi, zils, Punni, sarkans, Vīri, dzeltens, Mustā, melns, Brūni, bruns, Ogi, 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 pelēks, Oranž, oranžs Lilā. un lilā. Nu, ko Dāvid, tagad tev ir laiks parādīt, vai bija jēga vai nebija jēga mācīties. Ir palicis kaut kas galvā vai nav. Juvīst. Tieši tā. Labi. Lībiešu valodā. Tā, kas šī pa krāsu? Oļaz, Aha. Un šī? Tā lielākā daļa. Valda, Aha. Un šī? Siņi, Un rekutē apakšā. Tas būs grūtāk. Sievas nē, bet vīri. Vīri, pareizi, vīri. Šī krāsa, tā kā Latvijas karogs bija. Punni, Šis? Oļaz, Patiesībā lībiešu valodā šādai te krāsai ir drusku vēl cits nosaukums. Šī krāsa ir mulci. Tas ir zaļā apakštonis. Šī būtu oļaz un šī būtu mulci. Un šis? Lilā, Violeta. Un šī krāsa? Punni, Oranž, Punni, oranžs. Punlikis oranžs. Un kādā krāsā zīmēta puķīte? Mustā, Un viena krāsa, kas mums šodien nebija, šitā te, kur ir iekarināta tā ola iekšā. Roza, Nu, re. Tik vienkārši tas arī ir. Visvairāk lībiešu krāsas ir redzamas lībiešu krastā. Bet kas īsti ir lībiešu krasts? Lībiešu krasts ir šeit, Kurzemē, Sīkragā, arī Sudrabvīto dižistabā. Nu, bet te mums laikam būs tomēr jāpakāpjas atpakaļ vēsturē. Kādreiz lībieši dzīvoja ļoti daudzās Latvijas vietās. Gan Vidzemē, no Rīgas, līdz pat Aizkrauklē, gar Daugavu, gar Gauju, Turaidā, Siguldā, Ādažos, Ziemeļvidzemē, Limbažos, Masalacā, Ainažos, Svētupē. Lībieši dzīvoja arī visā Ziemeļkurzemē, visur virs no Abavas līdz pat Kolkas ragam. Arī Zemgalē savu laiku dzīvojuši lībieši. Pirmās ziņas par lībiešiem atrodamas jau vairāk nekā pirms 1000 gadiem Nestora kronikā, kas stāsta par laiku posmu no 9. līdz 12. gadsimtam. Taču plašāk lībiešu senvēsturi ir apskatīta Indriķa kronikā, ko parasti uzskata par tādu pirmo rakstīto avotu, kas stāsta par Latvijas un Igaunijas vēsturi. Bet, ja mēs vienkārši viņu paņemam un palasām kā grāmatu, tad būtībā tas ir stāsts par lībiešiem un viņu kaimiņiem. Indriķa Livonijas kronika ir interesanti arī ar to, ka tajā atrodams pirmie vārdi lībiešu valodā. Tie ir gan personu vārdi lībiešu, piemēram, Ako, Kaupo, Ildevene, kas vēl varētu būt, Vīco, arī Imants, kurš gan kronikā ir minēts kā... Imants arī ir lībiešu vārds. Jā, Imants arī ir lībiešu vārds, bet viņš ir kronikā, viņš ir Imauts. Un arī pirmā frāze lībiešu valodā atrodam tieši Indriķa kronikā, un tā ir magāmas, jeb guli, gulēdams, būs saprotam arī igauniem. Indriķa kronikas laikos pastāvēja vairākas lībiešu grupas. Bija Daugavas lībieši, kas galvenokārt dzīvoja Daugavas Leitecē, Rīkšķila, Rīga, bet arī līdz pat Aizkrauklē gar upi. Bija Gaujas lībieši, kuru centrs atradās Turaidā, Mecepoles novads, kuru centrs atradās Limbažo Ziemeļvidzemē, un Idumējas novads ar centru Straupē. Un vēl līdzās tiem pastāvēja arī Kurzemes lībieši, kas ir saglabājušies līdz pat mūsdienām. Pirms 200 gadiem vēl bija saglabājušās divas lībiešu grupas. Salacis, jeb Vidzemes lībieši ap Svētciem, no kuriem cēlies arī Baumaņa Kārlis, un Kurzemes lībieši, no kuriem esmu cēlies es, Dāvids. Arī es, un arī mani senči, Opaps un Omīte, Dāvids un Elīra. Un tā vieta Kurzemē, kur lībieši saglabājās visilgāk, ir 14 Ziemeļkurzemes zvejnieku ciemi, no Ovižiem līdz Ģipkai, teritorija, ko pazīst ar nosaukumu Līva Drānta, jeb lībiešu krasts. Viens no šiem 14 ciemiem ir Sīkrags. Pirms vairāk nekā 100 gadiem šis bija viens no lielākajiem šī krasta ciemiem. Šeit viss mājas bija pilnas, vairāk nekā 100 iedzīvotāji, vīri gāja jūrā, zvejoja zivis. Mūsdienās Sīkragā pastāvīgi dzīvo 3 cilvēki. Miķetonē 8.
Un vairums lībiešu mūsdienās dzīvo lielajās pilsētās, Rīgā un Ventspilī. Ko tad mēs šodien esam uzzinājuši? Mēs esam uzzinājuši, ka katrai tautai ir savi simboli, un lībiešiem tie ir lībiešu karogs, lībiešu karoga krāsas, himna un lībiešu krasts. Mēs esam uzzinājuši, ka Latvijas himnas autors ir lībietis, bet lībiešu himnas autors būtībā ir soms, jo lībiešu himnas melodija ir aizgūta no Igaunijas un Somijas. Mēs esam uzzinājuši, ka lībiešu karoga krāsas ir oļas, valda, siņi, Zaļie meži, baltais liedaks un zilā jūra un skats, zvejnieka skats no laivas uz krastu. un savukārt Latvijas karoga krāsas ir punni, valda un punni. Piekrīt. Sarkans, balts, sarkans. Mēs esam iemācījušies arī citu krāsu nosaukumus lībiešu valodā. Negāja viegli, bet dažas esmu apgūst. Jā, un droši vien sāksim ar oļas, Gaiš, un tālāk pats valda, balts, siņi, zils, punni, sarkans, vīri, vīri, kas nav sievas, zeltens, mustā, melns, brūni, brūns, ogi, pelēks, oranži oranžs, un lila. violets. Un vēl mēs šodien esam uzzinājuši, ka senatnē lībieši ir dzīvojuši daudzās Latvijas vietās, gan Vidzemē, gan Kurzemē, pat Zemgalē, ka lībiešu valoda pirmo reizi redzama jau Indriķa kronikā, kas stāsta par notikumiem pirms vairāk nekā 800 gadiem. Mēs esam uzzinājuši, kas tas tāds īsti ir. Līva drāmra, jeb lībiešu krasts, un ka tie ir 14 Ziemeļkurzemes zvejnieku ciemi no Ovižiem līdz Ģipkai, taču par to, kā šos ciemus sauc un kā tos sauc lībiešu valodā, mēs runāsim jau nākamajā stundā. Nu ko, surtienu, Dāvid? Surtienu opatī. Surtienu uz Kolnikā. Nemispēli. Nemispēli, jā, Amajova. Amajova, jā, Tulbis Kordasona. Nu, Dāvid, kādā krāsā ir traktors Oļas. un laiva? Oļas kā? Javīst, izstāvīši, sēdies 5. Tie nu.